Putniņam par Jurčika nāves apstākļiem. Jēzubs dodas pie Ramonas uz numuru un vēlas viņu izviest no viesnīcas. Putniņš nopratina Danu un Ediju, Silvija ar dēliem ierodas Petersona viesnīcā, lai satiktos ar Vadimu. Ramona pārsteidz, ka pa Jurčika telefonu atbild Putniņš. Dana saprot, ka Lidija jau sen zina visu par viņas pagātni. Ramona uzzina, ka Jurčiks ir miris. Kas jums Juris bija? Ne jau vīrs, kā jūs man teicāt pa telefonu. Mēs gatavojāmies precēties. Skaidrs, tātad draugs. Jā. Ramon, tagad pats svarīgākais saprast, kāpēc viņš bija šeit viesnīcā. Jūs taču to zināt. Jā. Sakiet, kāpēc viņš šeit bija? Ramon, ja jūs neatbildēsiet uz maniem jautājumiem, man ir pilnīgas tiesības domāt, ka jūs esat viņa līdzdalībniece. Jūs saprotat, ko jums tas nozīmēs? Kādā ziņā? Melot izmeklētājiem, tas tomēr ir liels risks, un turklāt jūs to darījāt nesautīgi. Vai jūs nesaprotat, kādēļ es tā darīju? Nē. Tādas sievietes dēļ kā jūs, es esmu gatavs uz daudz ko. Tiešām? Jā. Ņemiet, tie ir neliela pateicība par to, ka jūs izmeklētājiem pateicāt, ka es nepazīstu Jurčiku. Kādu naudu es nepieņemšu? Protams, ka nē. Nē, ņemiet. Dana. Mēs varam pacelt augšā arī jūsu pagātnes grēkus. Krāpšanos ar grāmatvedības dokumentiem tajā laikā, kad jūs bijāt direktori Petersona viesnīcā. Noilgums nav iestājies. Lūdzu, nevajag par to tagad. Tāpēc pasakiet man, kurš Jurim pateica, ka direktors kabinetā ir atrodama nauda? Kurš? Neviens viņam neko nepateica. Ne jau tāpēc viņš uz šejienu nāca. Kāpēc tad? Viņš gribēja apstīties restorānu. Kāpēc? Mēs gribējām normāli nosvinēt kāzas. Jūs saprotat, Petersona viesnīcā es negribēju svinēt. Jūs varat iedomāties, kāpēc. Kaut gan mana meitenes noc man mēģināja pierunāt, jā. Bet es atteicos. Ko viņš varēja meklēt viesnīcas īpašnieces kabinetā? Ko? Es nezinu. Skaidrs. Rīt no rīta 9:00 manā kabinetā sniegsiet rakstisku liecību. Labi. Es ceru, jūs saprotat, ko nozīmē nepatiesas liecības sniegšana. Bet kāpēc, lai es melotu? Ramona, es ļoti ceru, ka jūs nemelojat. Ļoti. Laiks. Es gribu, lai jums tagad ir kāds maziņš prieciņš. Jā, ja jums tas ir tik svarīgi, varu arī paņemt. Es negribu nevienam palikt parādā. Lai notiek. Tā, man ir jāiznes mape Almei. Varbūt mēs varam pāriet uz to? Labi, es jau tikai administrators. Jums arī noteikti ir draugs. Nē, draugu man nav.
Lūdzu, tev teiņa, cukuriņš jau ir klāt. Tu man apkāpu pilnīgi tā kā karādi. Ko tu šķirsti to blociņu? Nu, tu taču satiks to atraitni, un tad jūs izrunāsieties. Nē, tā es nevaru. Man jau iepriekš ir šis tas jāzina par savu klientu. Tu aizgājējis sauc par klientiem? Nu, zināmā mērā jau tas tā ir. Nu, bet to cilvēku taču vairs nav. Nē, priekš manis viņi tikai ir pārgājuši citā dimensijā. Citādāk man šo darbu būtu neiedomājami grūti strādāt. Nu, bet tā... Un tā jau laikam ir, jā, tev taisnība. Un ar aizgājēju radiniekiem es parasti satiekos publiskās vietās. Lai ir apkārt citi cilvēki. Lai ir dzīvība. Lai cilvēki saprot, ka nekas nebeidzas, dzīve nebeidzas, viss turpinās. Un arī dabā rudens ir un ziema. Un pat ja neticas, drīz būs pavasars. Jā, cerība ir liels spēks. Jā. Un kad es ar tādu attieksmi satiekos ar aizgājēju radiniekiem, viņi pat iespēja brīžam smaidīt. Jā, nu padomā. Tev pietik cukuriņš? Nevajag vēl? Paldies. Nu, tad... Tieši īstajā mērā. Tad tik dzer. Ko tu te dari? Ka tad interesē, ja? Jā, protams, ka interesē. Runāju ar Putniņu par Juri, kur tavu saimniece noslapkavoja. Nu, viņš jau pats. Ko viņš pats? Ko tu zini? Tu viņu pazini, ja? Mēs ar viņu gandrīz apprecējāmies. Nu, labi, neraudz tagad. Es tev iedošu, gribu kaut ko no minibāra padzerties. Dod! Kamēr nav uzskaita stingri, es tev varu, ko tu gribi. Šņabīti, visīti, konīti. Visīts būs labs. Jā. Nu, un tu pats ne? Nē, es nevaru. Nu, beidz lausties, paņem vienu uz Jūra piemiņu. Nu, lai tā būtu. Aiziet. Bet tu esi malacis. Tiešām. Tev nav ko bēdāties. Ļoti labi, ka saorganizēja, lai mani atlaiž. Es jau biju pelnījis arī. Manas dēļ jau tu tur visu fenderēji un zagi. Paklau, beidz man tas smadzenes pūderēt tagad. Saka, ko tev vajag? Mieriņ, tu jau beidzi. Jā, savu laiku jau nolauzu jau. Un kas tad tevi tagad nomainīs? Milda man stāstīja, ka Feliks un Ieviņa pat esot nākuši naktīs tevi nomainīt. Vai dieviņ, nu kad tas bija? Tas taču bija pagātne, tagad tas laiks jau pagājis, nekāda problēma. Taču pieņem jaunu cilvēku, tu nezināji? Kādu jaunu cilvēku? Tu man pastāstīji? Nu, viņš jau vairākas nedēļas strādā. Kas viņš tāds ir? Nu es nezinu, tāds normāls cilvēks. Vispār reizēm tā jocīgi runā. Bet tā pamatā, zin, tāds izdarīgs, strādīgs, nu, viss kārtībā. Nu, vispār man interesē, ko Jūrs te meklēja. Tu varbūt tāpat kā izmeklētājs domā, ka viņš zaga? Nezinu. Viņš pazina īpašniekus. Vismaz Dānu viņš pazina, vai ne? Daudz gribēs zināt, ātri vecs paliksi. Tāpat kā es. Pasaka, cik ilgi viņi bija pazīstami? Nu, runā. Kur ir Dana? Netaisi skandālus. Dana tur vispār ņipričām. Tas tavs Jūras kabinetā rakņājās pa atvilknēm, Lidija viņu ieraudzīja. Nu, viņš viņai metās virsū, gribēja nosist, viņa aizstāvoties, iesiet viņam pa galvu, sanāca pa deniņiem un viss. Kāds aizstāvis mums uzrādīs? Jā. Es to gribu dzirdēt no āboliņiem pašiem. Un es viņus varu arī sameklēt. Viss, nekur tu nevies. Šeit jau vēl šņabus, neprojām. Jā? Nekādā ziņā. Tā ir Ramona Vintera, nogalinātā cilvēka draudzene. Viņa grib zināt, kas te notiek. Es domāju, mums būs par ko parunāt. Nu jā, Ieva Aivar jau sliktu cilvēku nepieņemtu. Nu, jā, nu, bet, zini, cilvēkiem visādi var gadīties. Bet tā liekas, ka tomēr tāds kārtīgs cilvēks. Nu, un precējies? Nu, pagaidām vēl nē. Tā kā dabonams ir. Nu, no kādām aprindām?
Nu, es nezinu, kā lai tev pasaka, mēs jau daudz neesam runājuši. Viens mājiņu pieņem, otrs nodod, bet tā izliekas, ka tomēr tāds kārtīgs vecis. Kas tad es patieši noskaidrošu? Ei, Zenta, tu taču malacis. Tu no cilvēkiem vienmēr visu, ko dabūs ārā. Tikai pēc tam izstāst man, ja? Labi. Tu esi pirmā sieviete, kurai nav aizspriedumu pret manu profesiju. Ne katrs darbs ir vajadzīgs un godājams. Jā, bet citas kā uzzina, mūk pa gabalu. Jā? Vai tad tev ir daudz tādas citas bijušas? Nē, nav daudz. Bet ir gadījies. Jā. Un tad es tā ļoti atšķiros no tām citām. Ļoti. Varbūt salātiņas. Nē. Paldies. Man nav laika, man tagad ir jāiet. Mēs sarunājam tikšanos ar sērojošo atraitni. Tepat viesnīcas vestibilā. Tu tā kā tāds puika ar tām bombītēm. Ko? Tev taču vienmēr patīk, ka man ir svaiga elpa. Jā. Labi, es strādā. Paldies. Man ļoti žēl par notikušo. Nevajag. Tāpat jau sāp. Neviens negribēja, lai tā notiek, tā vienkārši bija nejaušība. Es gribu zināt sīkumus. Cienītā Lidijas kundze kategoriski aizliegts traucēt. Viņai smagi pārdzīvojumi, viņa nogurusi. Es viņu nemaz nevēlos traucēt. Man pilnīgi pietiks, ja es aprunāšos ar tevi, bet ne šeit. Un, ja tu atteiksies, es iešu vēlreiz aprunāties ar izmeklētāju Putniņu. Labi, nāciet uz manu kabinetu. Labdien! Labdien! Zenta! Antons Dambītis. Ai, un es domāju, ka jūs būsiet savās formas drēbēs. Vienmēr jau es tās nevalkāju. Jā, es jau varu vēl redzēt, neesmu pārģērbusies. Jā, kaut kas nedaudz tumšāks darētu gan. Jā, būs tak man tā zaļā kleita, nekur jau es nedēšos. Varbūt aiziesim uz kafēnīcu, parunāsimies tur. Vai, paldies! Es jau labprāt, bet, tā kā jūs esat darbā, tad jau labāk paliksim tepat. Labi, jā. Pastāstiet, kā jūs atradāt šo darbu? Tas ir mans sirds aicinājums. Viss notiksies kā iecerēts, ja darīsi, kas sirdī liekas vērts. Tā, gaiss tīrs, Putniņš aizlaidās. Paldies Dievam, cik te var rošņāties. Jāsaka pārstās. Žēl, ka Dana uzreiz nepateica, ka viņa pazīst to bandītu. Jā. Es saprotu, viņa noklusēja no manis, bet kāpēc no tevis? Tāpēc, ka viņa ir raita. Varbūt, ka viņa brauc par daudz atkal visu, tāpēc viņa tev neusticējās. Es domāju, ka Dana nav pelnījusi atrasties mūsu ģimenē. Beidz, tu to pieminēt viņas pagātnē. Mums nevajadzēja ļaut Edijam viņu apprecēt. 5 gadu laikā Dana ir pierādījusi, ka viņa mums ir uzticīga un ka viņa spēj būt lieliska sieva. To, ka viņa ir lieliska gultā, to es zinu jau sen. Bet tad par gultu ir runa. Un lūdzu neizsakies nicinoši par Danu. Es savās mājās to nepieļaušu. Tu esi vainīga pie tā, ka mans Jūrs tagad ir miris. Man ar to nav nekāda sakara. Nevajadzēja viņam te nākt un zakt, ja? Tikai aizstāvējās. Tu beidz muldēt tagad. Kas? Es ļoti labi zinu, kāpēc Jūrs nāc uz viesnīcu. Mani tas pilnībā neinteresē. Jā. Viņš nāca šeit, lai saņemtu kompensāciju par to, ka tu viņu uzmeti. Par to, ka tu aizgāji no darba. Es nekad pie viņa neesmu strādājusi, ja? Tiešām. Aizmirst. Tad padomā, kas notika pirms 10 gadiem. Tad, kad tu vēl biji Rīgā, tad, kad tu pie jūra apkalpoji ārzemniekus. Un tu zini, tie klienti tevi ļoti labi atcerās. Un Jūris par šo faktu noklusēšanu gribēja 10 štukas. Tā kā Jūra vairs nav, tad tu to naudiņu maksās man. Labi. 3000 tu samaksāji, paliek 7. Dod naudu.
Gaidi. Es jau arī savu darbiņu mīlu. Man tikko kā beidzās atvaļinājums. Es jums izsaku līdzjūtību. Tā kā nekas. Sākumā jau bija tāds pavēdīgs noskaņums, bet es tiku tam pāri. Viss dzīvē kādreiz beidzās. Bet tūlīt arī sākas no jauna. Jā, mums ir ļoti līdzīga dzīves uztvere. Ar jums tik viegli saprasties. Jā. Es kaut ko gribētu uzzināt vairāk par jūsu vīru. Par manu nelaiķi Jānīti. Jā. Kāds viņš bija cilvēks? Jūs to visu pierakstīsiet? Nu jā, visu jau nevar paturēt galvā. Nebūtu es pats izmantojis Danas pakalpojumus, es droši vien spētu pastīties uz viņu savādāk. Spētu arī viņu pieņemt kā brāļa sieva, bet tagad... Nu, kurš ir bez grēka? Tu? Un ja nu Dana ir kopā ar Ediju tikai aprēķina pēc? Nu, te tu kļūdies. Bet ja Edijs būtu vienkārši ierēdnis ar minimālu aldziņu, viņi būtu kopā? Nu, varbūt, kad arī ne, bet to, ka Dana patiesi mīl Edijas, es pārliecināta. Bez tam viņa ir tādas raksturīpašības, kas kompensē Edija nepilnības, nu, apņēmība, noteiktība. Būtu labi, ja tu sev tādu sievu atrastu mīlošu, gudru, zinošu, maigu. Būtu tā kā laiks jau. Dokumenta mape. Mēs gribētu ar tevi parunāt. Jā, lūdzu, runā. Vai mēs varam divatā? Pildīgi droši Gads ir par visu informēts. Tu droši vien šo to esi ņēmus ļaunā, ja uzreiz neatnāc pie manis. Tad, kad tas kretīns sāk tevi šantažēt. Jā. Jā, tas viss nebūtu nonācis tik tālu. Laikam gan. Piedod. Es esmu bijis pret tev nepelnīts skarbs. Un tu jau zini, man tāds pretīgs raksturs. Vai kas ir noticis? Jūris viss ir izstāstījis savai piegulētājai. Kā tu to zini? Viņi tikko ieradās pie manis, lai man šantažētu. Tātad jums ir dēls un meita, kas tagad sēro par aizgājušo tēvu. Nu kāda tur sērošana? Laiks tak ir pagājis. Viņi tik ātri ir apraduši ar domu, ka turpmāk būs jādzīvo bez tēva. Nu nevar tak visu mūžu sērot. Kā sauc jūsu bērnus? Jurītis un Ilonīte. Aha. Es atvainojos. Nekas. Jā, Gunār, es tev atzvanīšu pēc brīža. Jā, izdarīšu. Jums tagad ir tik daudz rūpju. Tad satiksimies varbūt rīt. Protams, mēs taču no tā izvairīties nekādi nevarēsim. Es atvainojos, izeja ir tajā virzienā. To smēķēšanu uz trepēm es jau sen esmu atmetusi. Es tagad uz kafejnīcu. Satikies ar to atraitni? Jā, bet viņa mani nošokēja. Ar ko? Ar savu dzīves prieku. Viņa bija ģērbusies tik uzkrītoši, tik krāsaini. Sarkanā kleitā ar baltām pumpiņām un balta apaklīte. Izskatījās, ka viņa nemaz nesēro pēc sava aizgājušā vīra. Un arī bērni tam visam jau esot tikuši pāri. Bet bēres tikai rīt. Pagaid, bet varbūt, ka tā laulība nebija tik saskanīga. Varbūt, ka viņi jau bija sen šķīrušies un slēpa to, un tagad grib tā ar godu visu. Parasti jau nogaida līdz atvadīšanās brīdim. Jā, bet par to ģērbšanos, par to tu neuztraucies. Cilvēks lielās bēdās pat dažreiz nesaprot, ko viņš pats uzvelk mugurā. Šoreiz viss tā neizskatījās. Cik tev tos tīros galvgalds vajadzēja? Kā? Visus jāmaina. Ja maina tikai kleķēnos, tad tos, kurus nomaina, tie izskatās pārāk balti. Labi, es tūlīt atnesīšu. Jā? Ar ko tu biji tik aizņemta, ka nevarēja man normāli parunāt, ko? Es te pļāpāju ar jaunu administratoru, mēs tikko iepazināmies. Un kā viņš tev? Tāds interesants vīrietis. Jā?
Kādā ziņā? Ne, nu visādā. Gunār, pastāsti man kaut ko par viņu. Ko lai tev par viņu pastāst? Nu, normāls džeks. Aizvietoja man vienreiz kafejnīcā, tā kā man dāls piedzima. Ģitāru spēlē. Uz mūziku arī viņam ir ķēriens. Nu, jā? Nu, runā gan defektabli. Ko tu defektabli? Viņš tagad dzējienus skaita. Nu, skaita, nu kā, nu cilvēks spēlē ģitāru, dziesmām zin vārdus. To varbūt viņš pats sacer. Kā tad, jā? Nu, pastāsti vēl kaut ko. Nu, ko vēl? Nu, mācās vakarskolā. Vakars? Ne, nu, Gunār, tagad gan tu mani nes cauri vakarskolā. Ne, es gan cauri. Tu kā, labāk vakarā nekā nekad. Pareizi. Ko? Tu teici piegulētāji. Tātad tu zini, kas viņi ir? Nē, es nezinu, kas viņi ir. Es viņu esmu redzējis tikai vienu reizi. Viņas vārds ir Ramona. Kad tu viņu satiki? Tajā reizē, kad Jūras man piespieda izrādīt viesnīcu, viņa atskrēja un uzrīkoja Jurim ārprātīgu greizsirdības scēnu. Tas mums nebija jāzina. Es nebiju iedomājusies, ka Jūras kādam izstāstīs, ka viņš mani šantažē. Ko tu vēlies noklusējies no mums? Cik cilvēki informēti, ka tu pazini Juri? Vairāk neviens, es esmu pilnīgi pārliecināta. Tikai Daniels un tikai Ramona. Nu, pagaid, nestrīdēsimies. Tagad tikai vērsts prātu un mieru. Ko tu vēl vari pateikt par viņu? Viņa ļoti slikti izskatās. Viņa ir alkoholiķa, viņa arī tagad smažoja pēc alkohola. Un man liekas, ka viņa ir laba izglītība, vēl lepna un paliekas saglabājušās. Nu, Gati, nu, ko darīsim, ko? Ir cilvēks, ir problēma. Ne jau par to ir runa. Ir jāizmēģina visi līdzekļi vispirms. Tev nepietiek ar vienu līķi, ko? Labi, atļauj mirklīt padomāt. Nu, ko tu tur tik briesmīgi brīnies? Nu, viņš nāk no daudzbērnu ģimenes. Pie mums taču daudzbērnu ģimenēm nekad nav naudas, lai bērnus izskolot. Nu, bet viņam interesi ir. Tas labi. Nu, bet kāpēc viņam viņa vecumā vēl tas izglītības papīrs? Nu, gan tu dod. Ne, nu, lai jau mācās, ja grib, nu, kas tam man? Kāpēc tu man par viņu tik ļoti izprašnieko? Gunār, man viņš iepatikās, viņš ir tāds interesants vīrietis. Un precējies arī nav. Tu esi galīgi saspiedusies? Kā saspiedusies? Es esmu sieviete pašā plaukumā. Nu, kas ir, tas ir. Jā, Gunār, man visa dzīve vēl priekšā. Tādai kā Milda, tādai viss dzīvē jau ir beidzies. Bet es esmu atvērta visām iespējām. Es varu apprecēties 1 un 2. Jā, 3 un 4, bet nevar mūsu jaunu administratoru. Un kāpēc ne, Gunār? Tu mani nenovērtē. Tu neaizmirsti par galdautiem. Pagaidīs tie tavi galdauti. Tev patiešām ir zelta sirds. Ja tu spēj attaisnot pat atraitni ar tik dīvainu uzvedību. Tu atkal ar tiem saviem komplimentiem. Nē. Tas ir no tiesas. Es tev abrīnoju. Oi! Es atvainojos. Ko nu atvainojies? Labāk iepazīsties. Tas ir mans draugs Antons, un tā ir mana vedekla Zenta. Kā? Vedekla? Jā. Tā ir atraitne, ar kuru es sarunāju. Kāda? Mildiņ, tu veltīgi pūlies. Jauno administratoru jau es pazīstu. Un tu velti mēģināji to noklusēt. Viņš nav nekāds administrators. Kā nav? Nu, kas tad viņš ir? Viņš ir mans draugs. Kā, pa kuru laiku tad tu paspēji? Nu, redz, kamēr tu biji atvaļinājumā, dzīvoklis tukšs. Tā. Un tad jums tas nopietni, ja? Nopietnāk nemēdz būt. Nu, labdien! Labdien! Jūs esat Jūra paziņa? Es Līgava biju. Tas ir vienalga, jā. Bet jūsu šantāža, ko jūs esat iecerējusi, tas jums neies cauri. Un, lai to pierādītu, mēs atnācām šeit visa ģimene. Mēs esam lieliski informēti par Danas pagātni. Mēs to zinājām jau pirms viņa apprecējās ar manu mazdēlu. Studiju laikā viņa piepelnījās. Jā, viņa bija spiesta to darīt savu materiālo apstākļu dēļ. Bet toties tagad viņai ir laba izglītība. Viņa
Pārvalda lieliski svešvalodas, tā skaitā pat ķīniešu valodu. Un viņas pagātnes dēļ mēs viņu necienām un nemīlam mazāk. Un ja kas, studiju laikā es arī dažādi piepelnījos. Es pat grīdas mazgājies. Tā kā meklējiet muļķus vien citur. Ņem. Uz visiem laikiem aizmirsti savus savedēju gājienus, skaidrs? Atkal sastrīdējāties? Un kas attiecas uz Ediju, mūsu starpā nekad nekas nav bijis un arī nekad nebūs. Nu, kas tad tev tā sadusmoja? Edijs neko ar mani nopietni nebija domājis.